Dienā sēžat skolā, te tik šauri kā tādā olā. Daudzās stundās var normāli apurināties, bet ķīmijā var pat pa pūrnu atrauties, ka pietiek par to sūdu olu. Oi, atvainojos, gribēju teikt skolu, bet kad aizēju mājās, man sagaida tēvs, kurš sveicinās vai lamājās. No mājām ārā es tik sperot, aiz kādu stūrcīgu dūmus savalkos, bija man laba dzīve, laba draudzene, labs viss. Viendien atkapos, un tas viss bija izzudis. Tagad vajadzētu uz vecām sliedēm nostāties, bet jūs visi varētu atpisties. Reiz tā kā pats gribētu no tā viss izkulties, bet nē, jums kā tik piepisties. Ir viens visais čals, kurš nekad nebūs izgaisis. Viņš man palīdzēja par visu, tieši tad, kad es nodzisu. Pats viņš tagad sapratīs, ka mūsu draudzības atticības tīs. Pateicoties viņam, es savus sliedas atradīšu ātrāk, jo pietiks man par to dzīvi lēkāt. Un tad, kad glāzēju lējām un kopā dzērām, es sapratu, cik zēr visais es un zinu, ka tāds arī paliks. Un man labākā draudzene ir labākā uz pasaules, viņa ir ideāls draugs. Nezinu, ko darīšu, kad viņa aizbrauks. Viņai ir plecs, uz kur var izraudāties. Vai nevajadzētu manām skumjām iekš manīm krāties? Ar viņu mums ir jautri gājis. Bez viņas es būtu kā klipkājis. Mums abas pirmo reizi mentis apakoja, un tā mašīna diezgan slikti smakoja. Bet viss izvērsās labi, un mums gāja tīri jautri. Gribētu teikt draugiem paldies, un ja kāds mūsu draudzības saites vaļāsies, es viņu ar karstu tiki aplies. Tie nebija draudzi, nedomājiet. Tā tas bija tikai brīdinājums. Un vēlreiz liels paldies, draugi, jums, ka es esmu atradis tādus kā jūs.